2012. gadā šī iespēja arheoloģiski pētīt šo priekšpils teritoriju bija daudz lielāka, un tika pētīti vairāk laukumi tajās priekšpils daļās, kas līdz šim nebija arheoloģiski pētījumi. Tas bija tā diezgan vērtīgi salīdzināt ar to, kas ir no pārskatiem zināms par šo te krasta laukumos iegūtajiem datiem. Un konkrētie izrakumi noritēja starptautiska projekta, lai šīs te krustkāra kustība kaut kā atspoguļojās arī ekoloģiskajās lietās, tādā kristīgās Eiropas robežu reģionā. Un faktiski tā tad Latvijas teritorijā ir iepriekšējā gadā notika pētījumi Cēspilī, kur arī pamata interese bija putekšņu iegūšana, kaulu materiālu iegūšana un tālāk jau analīze sadarbībā ar poļu pētniekiem, ar Redingas universitāti apvienotajā karalistē, ja, un dažādu citu jomu speciālistu piesaistīšana, zooarheoloģija, paleobotānika. Un pie viena tas bija arī daļai no šīs projekta dalībniekiem, tā bija arheoloģiskās prakses iespēja, kas man pašam bija pārsteigums, ko es tā kā īsti sākumā nesapratu, ko es parakstos, ka daļa no šiem dalībniekiem bija pirmoreiz izrakumos, un vēl skaidrot pamatlietas svešvalodā, tas bija vēl lielāks izaicinājums, bet, cerams, ka veiksmīgi ir izdevies tikt galā, un tagad, protams, ir lieliskais kabineta darbs, rakstīt pārskatu, savilkt cipariņus, pārreikināt visu. Un tā, faktiski šo te ir pāris tādu iepriekšējo pētījumu bildes, Melnburgas pils, Karksīta pils, Igaunijā un Cēsīs šī paraugu ņemšana. Tātad kaulu materiāls kā galvenais mērķis, tāds vizuāli redzamākais. Protams, putekšņi arī ir ļoti vērtīgi, kas parāda par veģetācijas izmaiņām, vai lauksaimniecībā vairāk izmantojamas zemes, vai ganības, vai labības lauka, vai tomēr mežaināks. Kopumā notika neliela darbiņi, kopumā 7 laukumos. Šajā attēlā tie ir nedaudz palielināti, lai būtu vienkārši labāk saskatāms. Kopumā šis kvadratūra nebija ļoti liela. Ja. Tie ir aptuveni 40 kvadrātmetri kopā pa priekšpilu un viena maza tranšiņa arī Mūra pils iekšpusē, ko es atsevišķi pāris vārdos pateikšu. Faktiski tas galvenais rezultāts bija vēlāko laiku saimniecisko darbu rezultātā diezgan traucēts. Kultūras slānis vidēji līdz pusmetru biezs, zem kuru uzreiz arī atsedzās neskārta pamatzeme, ko veidojas milšmals un māls. Faktiski tās senākās liecības par cilvēku klātbūtni priekšpilī, konkrēti pētītajās vietās, agrāk datējumās būtu 13. gadsimtu, 14. gadsimtu, kas sakrīt faktiski ar Mūra pils laiku. Šeit, diemžēl, arī netika iegūtas nekādas papildus liecības, ko vispirms gaida kaut ko vairāk uzzināt par Ezerpils iemītniekiem. Diemžēl ne. Mūra pils teritorijā arī šis kultūras slānis bija samērā līdzīgi, nedaudz traucēts, vidē līdz pusmetram, pēc kuru uzreiz sākās neskarta pamatzeme. Osteoloģiskais kaulu materiāls arī, diemžēl, tika iegūts ļoti niecīgā skaitā. Īpaši liela vilšanās bija tiem dalībniekiem, kas bija piedalījušies Igaunijā, Karksīpilī, kur bija vairāk tūkstoši kaulu fragmentu no neliela pārakuma. Viss vairāk šo te paraugu tika iegūts laukumiņā pie pārpurvotā ezeriņa. Pirmais laukums ir krastmalā, tas bija vienīgais laukums, kur tika atklāts samērā neskarts pavards, zem kura tika iegūta akmens masas laus, kas liecina, ka tas ir arī Mūra pils laiks, kas daļai turpina to, kas ir šie iepriekš pētītie krasta laukumi. Otrais laukums atradās pa kreisi, ejot laukā no Mūra pils, tajā slīpajā nogāzē. Tur šis slāņu biezums bija lielāks, bet arī, diemžēl, postīts un atradumi bija samērā maz. Kas bija interesanti, tika iegūt viena pakausakta ar tordētu loku, kas liecina arī par zinām vietējo iedzīvotāju klātbūtni, kā jau tas ir apstiprinājies arī iepriekšējos izrakumos.
Un jā, šis te 4. laukumiņš vistuvāk šeit pārpilotā ezera vietā, tur kaulu materiāls bija daudz plašāks, bet stāvoklis ļoti slikts. Jā, un faktiski tika fiksēts uz vietas, jā, un daļa arī gāja bojā faktiski izirstot. Jā, un tur arī konstatēja vēlāk traucējumu rezultātu. Apmēram 30 cm dziļumā tika atrasts, piemēram, arī salūta patrons no 70. gadu šīs kara filmas uzņemšanas, visticamāk tās nonākuši. Tātad kaut kādi lauksaimnieciskie darbi, kaut kas tāds ir, diemžēl, šo kontekstu pabojājis. Tomēr, neskatoties uz to, kā salīdzinošais materiāls tam, kas ir šeit iegūts pils teritorijā un iepriekšējos priekšpils izrakumos, tagad notiek arī iepriekšējā materiāla analīze. Pavisam nesen ir iegūti C14 arī dati, ko es nedaudz beigās pateikšu pilsgrāvī. Tika konstatēts faktiski blīvs mālas slānis, un tur īsti nekļūst skaidrs, kā šis tā saucamais sauszēs grāvs īsti funkcionēs, un cik tas ir bijis patiesībā nozīmīga aizsardzības funkcija, un iespējams, ka tas jau pagātnē ticis iztīrīts, un šie cerētie kauli tur netika atrasti. Iespējams, poļu laikā. Mūrpils teritorijā, lai nebūtu šī darbošanās tāda ļoti aptuveni, tika veikta neliela zondācija, un tajā stūrī, aiz ekrāna pāris metrus uz priekšu, tika izrakt neliela planšeņa, lai vienkārši salīdzinātu, kā šis slānis veidojās, un varbūt ir tomēr kaut kā vēlāk cerību šos kaulu materiālus iegūt. Diemžēl arī tur, kur kultūras slānis bija visbiezākais, atrasts netika. Kā mēs zinām no rakstītiem avotiem, šeit kaut kur nepētītajā daļā vajadzētu atrasties zirgu skāliņu. Pagaidām ar to esošo tika nolēmts apstāties, jo, acīm redzot, šāda izpētes metodika īsti produktīva tomēr nebija. Lūk, un jā, tā apmēram šis te izskatās, un tur jau ir mālainais tāds klājums, un, diemžēl, arī nekādas liecības par tādu agrāku apdzīvotību šeit, pilskalnu pazīmes īsti tomēr netika pamanīts. Neliela šī te radioaktīva oglekļa datējuma pēdējie rezultāti no iepriekšējiem izrakumiem, tātad mēs redzam 13. otro pusi, jā, agrākais. 13. gadsimta otrā puse, jā, šis te 6. slānis. Un skaidri iezīmējas divas fāzes, arī šis te vēlais poļu laiks, 17. gadsimts. Un te lielākā daļa no šī starptautiskā kolektīva projekta šo te logo, jā, ārējuši priekšpils teritorijā. Jāsaka, šie magnetometrijas dati uzrādīja, kas tika veikti iepriekšējā sezonā, diezgan daudz traucējumus un īsti nenoderēja. Un tomēr, acīm redzot, ir jāvadās pēc vēl savādākas pieejas, lai konkrēti šādi specifiski projektu mērķiem, tad tiešām jārauk mitrā vietā, nevis skatoties šos traucējumos, kas ir varbūt no vēlāka laika metāla priekšmetu piesārņojumiem.